tur ir divi galvenie varoņi, Ada un Īvs, kuri ir visu savā zemes mīlestības dzīvē, latviski runājot, sačakarējuši. Nekas, ir bijusi liela kaislība, bet viņi ir pilnīgi, viņi ir kaut kā citā virzienā aizgājuši. Jo amour fou vispār no franču valodas nozīmē, tā aplamā mīla, nepareizā mīla. Un tad parādās pēkšņi no debesīm tāds eņģelis Amo, kurš redz to visu, to postu darbu, kas ir pastrādāts, un tam Amo pieder tā ideālā mīlestība. Viņš it kā ir tās ideālās mīlestības nesējs, un viņš nolēma šitos divus, kuriem ir bijusi piešķirta mīlestība, bet kur vienkārši ar to nav mācējuši apieties, pārmācīt. Un pārvēršas te ideālajā sievietē, te ideālajā vīrietī, lai it kā parādītu Amo, Adai un Īvam, ka nav jau tādu ideālo vīriešu un ideālo sieviešu, un tie visi viņu trīs piedzīvojumi, tad arī šajā grāmatā ir aprakstīti. Bet es jums nolasīšu vienu no saviem, jo, protams, tur ir atspēlēts arī daudz, kas no realitātēm, ar ko saskarās sievietes vīriešos mūsu dzimtenē, gan vīrieši sieviešos, bet, es tad lasīšu te 50. pantu, kurā tātad šis Amo tagad ir kļūst par ideālo sievieti, un viņš nokļūst tajā Īva realitātē. Un tātad 50. pants, kurā Īvs pierunā Amo mazliet atslābināties. Un Īvs, kā jau kārtīgs latviešu vecis, ir, kā teikt, kārtīgs iedzērājs. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc viņam ar Adu ir gājis diezgan sarežģīti, vai Adai ar viņu gājis sarežģīti tā. Pēc mīlestības atklāsmes meža noriņā Īvs atgādina sunīti, bet dzīvot griba dara savu, un Īvs pieceļas pilns apņēmības reiz pielikt punktu šim mīlestības gruzonam. Viņš ņem Amo pie rokas un ved lejā uz ciematu. Aktu 1. Kā sarosās vietējā miegainība, pa lodziņiem, pa durvis šķirbiņām, caur kājstarpēm dārziņu stravējot, pie aizvirtnīšiem, gar veikverīšiem, tieši caur sirsniņu māju, sirsniņām ziņkārīgi skati pavada Īvu un Amo. Ātrumātri par žodziņiem, sēkļiņām, caur pagalmiņiem, no paksīšam izplatās ziņa par sievieti dievieti, ko Īvs atvedz ciemā, sačuksts pat gulbi vietējā dīķītī. Bet Īva nodoms ir vienkāršs. Viņš ved Amo uz šeņķi, lai parādītu, ko nozīmē varena atslābināšanās zemes vīriešu gaumē. Un ja Amo izturēs to, tad viņi izturēs lielāko no pārbaudījumiem. Jo šie nebūs tie zvaigžņu ceļi, ko viņš ies. Tie būs īsti zvaigžņu ceļi, ko viņi ies. Tie nebūs nekādi kapeiku ceļi. Un tomēr, ko īsti Amo domāja čukstot šos vārdus Īvam ausī. Šeņķa vecis lustīgs māja Īvam pretī. O, jā, viņi visi jūt, tā stunda tuvojas, tā stunda nāk. Gaisā tāds pacilājums, tur jau viņi sēž, īstenie šīs zemes uguns metēji. Vīru spīvums briest, vīru lietu pieņems spēkā. Un Amo šeit kājas pērusī vienīgā sieviete šo atmosfēru tikai kairina, pielai ugunī ēļu, tā teikt. Un Amo, paldies Dievam, ir no nekurienes. Viņai pat laban, un mūžīgi mūžos nav ne jausmas par šīs zemes sieviešu paudžu paudzēs krāto spēku un pacietību nest savu nastu, jeb dzērāju puisi, ļoti tiešā, nepavisam nepārnestā nozīmē. Būt par to dzērāju līgaviņu, balto puķu ezerā, ko neviens vairs neņems, būt par baibiņām, kuras noslīcinās aiz mīlas pret žulpu, būt par Kristīnēm, kuras noliek savas vieglās dienas, lai aizietu pie riktīgi metēji, kuram tā patīk, ka nabagi bučo viņa kāju, un tā patīk jāt kunga zirgu, un ja vēl varētu nojāt arī kundzeni pašu. Nu jā, un kur tad vēl nacionālais hīts, kurš svētīgi īsteno savienību? Pats par savu naudu dzēru, pats precēja līgaviņu. Ak, Amo, sēdi un baudi šo mega metienu, un lai viņas grūtdienītes atpūš savās mājās, tikām vārot azaidu, gludinot kreklu, klājot gultu saviem megavīriešiem, jo drīz, pavisam drīz pret rītu, viņi četrāpus ars māju vagu. Viņi pārnāks šie šmigas uzvarētāji, knapi turoties, pārguruši līdz nemaņai, viņi pārnāks. Galvenais, ka viņi pārnāks, cīņa būs izcīnīta līdz nākamai cīņai.
Gaiss šeņķī pamazām briest uz Baltkvēles pusi. Runas kļūst skaļākas, dialogi jēgpilnāki. Teiksim, avot tu man pasaki. A ko? A tu vienkārši pasaki. Avot ko man pateikt? A tu nedirst, bet pasaki. A ko man dirst, es tūlīt pateikšu. A tu vispār beidz. A tu vispār. Vai teiksim, paklau vecī, tev nu paklau. Ko nu paklau? Ev, bet nu vispār. Nu es tev saku, nu bļa vecī. Vai teiksim, a kas ir ko, jā, a ko? Nē, nu neko, bet ko? Ko? Nu tu uzkūko. Amo redz, ka Īvs strauji mainās. Viņa runa kļūst aizvien mīklaināka, bet viņš joprojām cenšas noskaidrot pasaules pamatjautājumu. Īvs Amo ieceļ sieviešu čomu kārtā, jo Īva prāt, ja ar sievieti kopā var dzert, tad viņa iegājas augstākajā līmenī. Maz ir tādu sieviešu Īva prāt. Labāk, lai viņas sēž mājās un gaida, jo viņām nav dots izprast augstāko no patiesības pasaulēm. Pēdējais.